Pavisam nesen raidījumā Bez tabū kāds skatītājs ziņoja par kādu YouTube streameriem nepatīkamu starpgadījumu, teikdams, ka kāds omītis mazdēls paņēmis no viņas kredītkarti un iztērējis teģu vai visu pensiju, ziedojot Funface TV džekiem. Vēl ziņojot par YouTube kanālu, skatītājs spekulēja, ka jauniešiem tiek mudināti, ziedojiet, jā, bet tas ir vairāk tā kā domāts, lai mēs nesaprastu, kad īsti te nebūs ziedojumi, un ka neviens varbūt neiedziļināsies tajā būtībā, kāpēc tik ļoti daudz ir šie ziedojumi, un kāpēc tādas summas. Diezgan interesants pieņēmums, ņemot vērā, ka daudziem latviešu youtuberiem tiek ziedotas ievērīgas summas. Domāju, ka būtu interesanti pavērot un paskatīties, vai tiešām latviešu streameri manipulē ar saviem skatītājiem, izkrāpjot tiem naudu, vai arī naudas ziedojumi tik tiešām ir pilnīgi atkarīgi no paša ziedotāja. No sākuma izdomāju paskatīties kanālu aprakstus, jo tieši tur arī atrodas links, uz kā uzklikšķinot, ziedotājs tiek aizvests uz Streamlabs, kur arī notiek visa ziedojuma uzstādīšana. Visiem youtuberu streamu aprakstiem, ko aplūkoju, neredzēju neko aizdomīgu vai manipulatīvu. Aprakstos visbiežāk ziedojumi tika aprakstīti kā pateicība vai kanāla atbalstīšana. Līdz ar to kaut kādā veidā es domāju, ka šis te kanāls speciāli cenšas iespaidot jauniešus, lai jaunieši gribēdam varbūt izrādīties kanāla priekšā, iegādāties tās preces, par ko mēs tagad nezinām. Ja viņš neko nepērk, viņš vienkārši, tā teikt, noziedo atbalstu, vienkārši nesaņemot pretī pilnīgi neko. Šis apgalvojums tieši par Funface TV kanālu ir paties, jo skatoties Funface džekus par noziedoto naudu pretī neko nesaņemsiet. Bet kā ir ar citiem kanāliem? Mīļie skatītāji, karoča, sāksim ar pagājušā streama laimesrata griezējiem. Par tām balviņām ir 3 jaunas balviņas manā laimesratā vēl nākušas klāt. Kopā manā laimesratā šobrīd ir 12 lietiņas, ko var vinēt. Noziedojot Uldonam 10 eiro, jums būs iespēja laimēt nelielu balvu no Ulda. Nu ko? Emīl, novēl tev veiksmi un let's go! Kaut kā kuņģis streiko šodien. Zeķītes Emīlam, Laurim, apsveicam Emīlu. Vai šo var nosaukt par sava veida manipulāciju? Jā un nē. Varētu teikt, ka 10 eiro ir liela summa, lai pretī saņemtu, piemēram, prezervatīvu. Tas ir pizdiet šitā pateikt. Bet skatoties no otras puses, jūs par noziedoto naudu pretī kaut ko tomēr saņemsiet. Uldons arī piedāvā par ziedojumu kaut ko noreklamēt. Tā saucamais Top Shop. What the fuck, kas tas tāds ir? Kur es esmu ielīdz? What the fuck? Re, kur ienākam paskaties arī uz KickLV. Paldies tev, paldies. Es arī kādreiz esmu noziedojis Uldim, lai viņš noreklamētu manu kanālu. Tātad par savu ziedojumu es arī saņemu kaut ko pretī. Citi to varētu nosaukt par produkta, šajā gadījumā reklāmas pirkšanu. Es to uzskatu par veiksmīgu darījumu gan man, gan Uldim. Es saņemu reklāmu, viņš ziedojumu. Bet lai arī kāds varētu to nosaukt par pirkšanu un pārdošanu, Uldis nevienā brīdī nav manipulējis ar skatītājiem reklāmas vai laimes rata griezienu iegādāties. Veikalā taču jums arī neviens neuzspiež kaut ko nopirkt. Tā joprojām ir jūsu izvēle. Bet kas attiecas uz bērniem, kas saņemot vecāku kredītkartes ziedo, to nevar nosaukt par streameru vainu. Jo streameri pavisam noteikti nevar zināt, cik gadi ir ziedotājiem un vai naudas līdzekļi ir viņa paša vai vecāku doti. Secināt varu, ka lielākā daļa pašmāju youtuberi no bērniem naudu neizkrāpj. Un vismaz šobrīd, un cerams arī turpmāk, ziedojumi nav manipulatīvi. Bet vecākiem noteikti ir jāpievērš lielāka uzmanība, ko viņu bērni skatās, un kā un cik daudz naudas patērē ziedojot vai tērējot naudu internetā. Nu ko, ceru, ka video jums patika, tāda visnotaļ interesanta tēma. Rakstiet komentāros savas domas par to, vai tiešām latviešu streameri cilvēkiem izkrāpj naudu, vai tomēr tie ir tikai nevainīgi ziedojumi, kā man liekas. Bet jā, izplatiet video, šērojiet,
Kā jau teicu, rakstiet savas domas komentāros un laikojiet, abonējiet, neaizmirstiet iečakot Instagram linku aprakstā un tiksimies nākamā.